Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps ir apturējis militāro palīdzību Ukrainai. Tā tiek pastiprināts spiediens uz Kijevu, lai tā piekristu miera sarunām ar Krieviju. Par to paziņoja Baltā nama amatpersona, kas vēlējās saglabāt anonimitāti. Ziņu aģentūra Reuters, atsaucoties uz avotu, šodien vēsta, ka ASV militāro kravu piegādes Ukrainai esot apturētas. Aģentūra gan nenorāda, kurā valstī strādā informācijas avots, bet ziņojums esot saņemts no Kijevas. Eiropas komisijas vadītāja Urzula Fonderlejena šodien iepazīstināja ar 5 daļu plānu. Tā mērķis mobilizēt aptuveni 800 miljardus eiro Eiropas aizsardzībai un sniegt tūlītēju militāru atbalstu Ukrainai pēc tam, kad palīdzības sniegšanu apturēja Vašingtona. Arī Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs pauda viedokli, ka Latvijai un citām NATO un Eiropas Savienības dalību valstīm jādomā par radikālu bruņoto spēku skaita palielināšanu. Lielākās Eiropas valstis atbalsta centienus konfiscēt iesaldētos Krievijas aktīvus vairāk nekā 200 miljardu eiro vērtībā, vienlaikus strādājot pie plāniem par pamieru Ukrainā. Par to vēsta britu laikraksts Financial Times. Jāatzīmē, ka Francija ceļ iebildumus pret šādu ierosinājumu konfiscēt iesaldētos Krievijas aktīvus, lai finansētu Eiropas militāro atbalstu Ukrainai, norādot, ka šāda rīcība būtu pretrunā ar starptautiskajiem līgumiem. Latvijas Sarkanais Krusts saņem sūdzības un pretenzijas no maznodrošinātajiem par pārtikas paku piešķiršanas apturēšanu. Par to šodien Saeimas nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijā stāstīja šīs organizācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Līkops. Viņš pauda, ka par patieso situāciju un aprēķiniem par atbalstu maznodrošinātajiem un trūcīgajiem varēs spriest pēc šā gada 1. ceturkšņa datiem. Daļa maznodrošināto nonākuši trūcīgo personu statusā šā gada laikā. Daugavpilī apcietināts vīrietis aizdomās par februāra beigās veiktu ļaunprātīgu dedzināšanu. Par to informē valsts policija. Daugavpilī 26. februārī bija izcēlušies 2 ugunsgrēki. Vienā gadījumā tīši aizdedzināti šķūņi, bet citā kāda neapdzīvota māja. Skaidrojot apstākļus, likumsargiem izdevās noskaidrot personu, kura iespējams ir pastrādājusi minētos noziedzīgos nodarījumus. Likumsargi viņu aizturēja un vērsās tiesā ar lūgumu aizturētajiem kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu, ko tiesa arī piemēroja. Nelegāli pārdota alkohola dēļ Augšdaugavas novada Salienas pagastā februāra vidū miruši 4 cilvēki. Valsts policija sākusi kriminālu procesu par nonāvēšanu aiz neuzmanības. Kā vēsta televīzija, protams, ka notikusi iedzeršana, kurā piedalījās arī citi pagasta iedzīvotāji. Augšdaugavas novada sociālā dienesta vadītāja pastāstīja, ka nelaimē 4 bērni ir zaudējuši savu māti. Traģiskajā notikumā iesaistīta vēl viena ģimene ar bērniem. Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs Jaunība aicina Latgales vispār izglītojošo izglītības iestāžu 10. un 11. klašu skolnieces piedalīties inženieru dienas reģionālajā konkursā Sacenšas meitenes. Konkursa mērķis ir veicināt meiteņu interesi par STEM jomām, proti zinātni, tehnoloģijām, inženierzinātni un matemātiku, kā arī tehniskās prasmes. Pasākuma ietvaros dalībnieces veiks dažādus radošus, izglītojošus un tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar inženierzinātnēm un tehnoloģijām. Konkurss norisināsies 23. aprīlī Daugavpils Inovāciju centrā. Pieteikšanās dalībai turpināsies līdz 31. martam. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.